Aizkrauklē jaunā gada sagaidīšana arī šogad notiks centrālajā laukumā, kur pusnaktī paredzēta gan koncerta programma, gan uguņošana. Pašvaldība norāda, ka šī ir iedzīvotājiem ierasta tradīcija, kas pulcē ne tikai pilsētas, bet visa novada iedzīvotājus. Tomēr neatņemama jaunā gada sagaidīšana, es domāju. Ne tikai mūsu pusē, bet visur pasaulē tomēr ir tā uguņošana. Un tad arī šogad varu diezgan droši apgalvot, ka arī šogad Aizkrauklē tas nebūs nekas cits. Arī Ogrē norāda jauno gadu sagaidīs ar salūtu. Kā katru gadu Ogres novada kultūras centrs organizē balli, kur iedzīvotājiem ir iespēja, protams, par attiecīgu samaksu piedalīties svinīgā pasākumā. Pusnaktī, protams, uguņošana. Iedzīvotājiem tas ir svarīgi, un mēs tradicionāli pieturamies pie tā, ka gan 18. novembrī, gan arī jaunajā gadā šī uguņošana ir. Un mēs jūtam, ka iedzīvotāji to vēlas. Tikmēr iedzīvotāju viedokļi par uguņošanu dalās. Svarīgs nav, bet domāju, patīkam būtu paskatīties, un bērniem arī patīk. Man tāda nav noteikta viedokļa īstenībā, jo ir jauki, kad ir tas pasākums, un ir skumji, kad ir sekas. Nevajag. Kāpēc? Pirmkārt, tas traucē kopējai dzīvnieku pasaulē, un otrkārt, pilnīgi liek iztērēt līdzekļu. To var ieguldīt kaut kur citur, liederīgāk. Ja pirms 2 gadiem solidarizējoties ar Ukrainu svētku uguņošanu lielākoties nebija, tad šogad teju pusi Vietvaru svētku programmā to iekļauj. Šogad atkal atgriežās, bet vairāk tā tendence, ka tomēr pašvaldība netērē pašvaldības naudu, bet izmanto uzņēmēji, jo uzņēmēji sametās priekš savas pašvaldības. Pirotehniķi norāda, ka gada nogalē pieauga arī privātpersonu interesi par uguņošanu. Privātpersonu, tā uguņošanas tradīcija Latvijā ir diezgan, viņa mums ir gājusi cauri gadiem. Vidēji mājsaimniecība savos svētkos tos 50 eiro atrod uguņošanai. Statistikas dati liecinot, ka vecgada diena ir nozīmīgākā pirotehnikas tirdzniecības diena, kad tiek sasniegta gandrīz 3. daļa visa gada apgrozījuma. Tikmēr dabas eksperti norāda, ka uguņošana nodara pāri putniem un dzīvniekiem, savukārt glābēju mediķi gada apkopo statistiku par traumām un ugunsgrēkiem, kas radušies uguņošanas dēļ. Iveta komisāra Gorodņičī, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.